Labi, 3 minūtītes ir pagājušas, tā kā sveicu visus webinārā par radošās Eiropas programmas konkursa Eiropas literāro darbu aprite. Mani sauc Anastasija Konkina, mēs visticamāk jau esam pazīstami ar dažiem no jums, jo es pārstāvu tieši radošās Eiropas biroju Latvijā, kultūras biroju Latvijā, un mūsu birojas palīdz potenciāliem projektu iesniedzējiem labāk sagatavoties projektu iesniegšanai radošās Eiropas programmā. Un kā birojas mēs arī rīkojam informatīvus pasākumus un arī piedāvājam konsultāciju iespējas, tā kā, ja jums būs jebkuri jautājumi par uzsaukumu, par literāro darbu aprites uzsaukumu, vai arī par citām finansējuma iespējām, tad aicinām rakstīt mums uz slaidu. Jūs varat redzēt arī mūsu e-pastu, biroja e-pastu, lai vai nu sarunātu kādu sarunu par finansējumu iespējām, vai arī, lai vienkārši uzzinātu atbildi uz jūsu jautājumiem par radošās Eiropas konkursu. Bet šodien mēs esam šeit, lai uzzinātu vairāk par radošās Eiropas konkursu, Eiropas literāro darbu aprite, tieši 2026. gada konkursu. Un prezentācijas gaitā šodien es pastāstīšu jums gan par radošās Eiropas programmu, lai ieskicētu programmas pamata atbalsta virzienus un programmas darbību. Tad pievērsīsimies tieši Eiropas literāro darbu aprites konkursam un konkursu nolikumu 2026. gadā. Apskatīsim arī literāro darbu aprites konkursu 2025. gada rezultātus. Un arī domājot par citām finansējuma iespējām, es gribētu šodien arī mazliet pieskarties un mazliet pastāstīt arī par citām radošās Eiropas iespējām, kas varētu būt relevantas literatūras nozares pārstāvjiem un profesionāļiem, rakstniekiem, autoriem un tā tālāk. Un arī, protams, šodienas webināra apmeklētājiem. Webināra laikā būs iespēja arī uzdot jautājumus. Es visticamāk palūkšu jūs paturēt jūsu jautājumus līdz prezentācijas beigām, lai es varētu izstāstīt visu stāstāmo materiālu, informatīvo materiālu, un tad mēs kopā varētu pievērsties jau jūsu jautājumiem. Bet sāksim, protams, ar to, lai ieskicētu pamata informāciju par Eiropas Savienības programmu Radošā Eiropa, un Radošā Eiropa, jeb Creative Europe angliski, ir lielākā Eiropas Savienības mēroga programma, kas atbalsta tieši kultūras un radošās nozares, un primāri kultūras un radošās nozares. Programmas mērķis, protams, ir atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību un konkurētspēju, un tā kā šī ir Eiropas Savienības programma, tad tā ir saskaņota arī ar citām Eiropas Savienības stratēģijām un politiskajām prioritātēm, piemēram, kā Eiropas zaļais kurs, dzimumu līdztiesību stratēģijas, digitālais vienotais tirgus un citas Eiropas politiskās prioritātes un stratēģijas. Programma balstās uz tādiem 3 pīlāriem kā konkurētspēja, Eiropas dimensija un līdzfinansējums, kas nozīmē, ka programma finansē balstoties uz konkursiem, kas tiek izsludināti un kuriem jūs kā projektu pieteicēji varat pieteikt jūsu projektu idejas, kas konkurēs kopā ar citiem projektu pieteikumiem Briselē. Visus projektu pieteikumus vērtēs eksperti Briselē centralizēti, un tad labākie projektu pieteikumi saņems arī atbalstu un parakstīs līgumu, un tad notiks projektu īstenošana. Kā es jau minēju, šī ir tieši Eiropas Savienības mēroga programma, kas nozīmē, ka visiem programmas konkursiem ir ļoti spilgti izteikta Eiropas dimensija. Tātad, kad mēs domājam par projektu konkursiem un projektu pieteikumiem, mums ir arī jāparedz, ka mēs domājam par pievienoto Eiropas Savienības vērtību, pievienoto Eiropas vērtību un par to, kā mūsu projekts arī sniedz pievienoto vērtību Eiropas Savienības kultūras un radošajām nozarēm un nozaru attīstībai. Un programmas konkursi un programmas projekti ir balstīti arī līdzfinansējuma modelī, kas nozīmē, ka visticamāk, un tas tiks katru reizi aprakstīts pie katra noteikta konkursa, visticamāk jūsu projekta pieteikumam, jūsu projektam būs nepieciešams arī pašu finansējums, neliels procents, ko pašiem ieguldīt arī projekta īstenošanā. Jo Eiropas Savienība nevienmēr sniegs 100% projekta idejas īstenošanai.
Programmas divi galvenie mērķi ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras un valodu daudzveidību un mantojumu, un otrais mērķis ir palielināt kultūras un radošo nozaru, kā arī audiovizuālas nozares konkurētspēju un ekonomisko potenciālu. Programma ir liela Eiropas Savienības programma, un, lai tā funkcionētu saprotamāk un vieglāk, tā ir iedalīta 3 daļās, kas ir kultūras atzars, mēdija atzars un starpnozaru atzars. Un šeit ir izveidota tāda schēma, lai varbūt jūs varētu drusku labāk saprast, kā tieši funkcionē programma. Mēdija atzars ir programmas lielākā daļa, kas atbalsta tieši audiovizuālo nozari un filmu izplatīšanu, filmu veidošanu, filmu producēšanu, kā arī videospēles un visas audiovizuālas nozares funkcionēšanu. Un šodien mēs par to nerunāsim, jo mēdija atzars ir pavisam cita pasaule, par ko arī atbild nevis kultūras ministrija, bet mūsu kolēģi no Nacionālā kino centra. Un iespējams šīs atzars arī šodien nebūs pats relevantākais, ņemot vērā, ka mēs runājam tieši par literatūras nozari un grāmatu nozari. Savukārt kultūras atzars jau ir otrās programmas atzars, kas fokusējas tieši uz kultūras un radošo sektoru, kas nav audiovizuālie sektori atbalsta. Kultūras atzars, piemēram, atbalsta tieši literatūras nozari un grāmatu nozari, arī mūziku, vizuālo mākslu, cirka mākslu, teātri un tā tālāk. Viss, kas nav audiovizuālais saturs, paiet tieši zem kultūras programmas daļas. Un kultūras programmas daļa atbalsta vairākas darbības, vairākus konkursus, kā piemēram Eiropas sadarbības projekti, literāro darbu tulkošana un starptautiskā aprite, kas ir arī šīs dienas galvenā tēma, bet arī citas iniciatīvas, piemēram, kā platformas, tā skaitā platforma Versopolis, kas ir tieši saistīta ar literatūras nozari un jaunajiem rakstniekiem, un tieši dzējas rakstniekiem, kā arī, piemēram, Reiz Bookselling organizācija tīklu un grāmatu tirgotāju tīklu, Eiropas autoru diena, kas tikko ir noslēdzies šogad, bet turpināsies arī nākamgad, un citas iniciatīvas. Un tad pēdējais programmas atzars ir starpnozaru atzars, kas aptver visas darbības, kas ir starp mēdiju un kultūru, un kas arī atbalsta ziņu mēdīju nozari un darbības tajā. Bet šodien, kā es jau minēju, mēs fokusēsimies tieši uz kultūras atzaru, uz literāro darbu tulkošanu un starptautisko apriti un pāris citiem konkursiem, par ko es pastāstīšu drusku vēlāk prezentācijas beigās. Radošās Eiropas konkursos var piedalīties 40 radošās Eiropas valstis uz doto brīdi, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis, Eiropas ekonomikas zonas valstis un arī citas, kā mēs tās saucam, radošās Eiropas valstis. Un mums ir priecīga ziņa par to, ka arī no 2028. gada 1. janvāra radošās Eiropas valstu sarakstam pievienosies arī Moldova, kas praktiski nozīmē, ka domājot par jūsu projektu pieteikumiem, un domājot par potenciāliem partneriem un potenciālām grāmatām, ko tulkot un izplatīt šobrīd, sakot ar 1. janvāri, jūs varēsiet savos projektu pieteikumos iekļaut arī Moldovas organizācijas vai atbilstīgas grāmatas no Moldovas. Konkursos var piedalīties arī juridiskās personas, un dažos uzsaukumos ir noteikums, ka vadošiem partneriem jābūt oficiāli reģistrētiem vismaz 2 gadus pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņa, bet šī gada literatūras darba apritu konkursa ietvaros šīs nav noteikums, uz ko jāskatās, bet par to es pastāstīšu drusku vēlāk arī. Radošās Eiropas programma un Radošās Eiropas kultūras atzars ir, kā es jau minēju, strukturēts un bāzēts uz konkursiem. Tātad tiek izsludināts konkurss ar konkrētu mērķi un konkrētām prioritātēm, kuram pieteicās projektu pieteicēji ar savām idejām. Un šo konkursu sarežģītība un arī saņemt potenciālais finansējums ir ļoti atšķirīgs. Tātad, ja mēs skatāmies uz Eiropas literāro darbu aprites konkursu, tad tas ir tāds salīdzinoši sarežģīts konkurss, bet tāpat laikā nav pats sarežģītākais. Un šis ir konkurss, kuram
Latvijas organizācijas pieteicās un finansējumu dabū. Tā kā nekas nav iespējams, un ja ir laba ideja, kas ir labi sagatavota konkursa nolikumam, kas atbilst konkursa nolikumam, tad ar labu projekta menedžmentu un labu stāstījumu un izveidotu ideju, finansējumus jūsu ideju var dabūt, un mēs arī to aicinām mēģināt darīt, lai tulkotu un izplatītu grāmatas, kas pēc tam būs pieejamas Latvijas auditorijai. Bet šobrīd mēs pievērsīsimies tieši dažās Eiropas uzsaukumu Eiropas literāro darbu apritei, jo tā ir arī mūsu šodienas webināra galvenā tēma. Un uzsaukuma mērķis paliek nemainīgs, jo šis ir ikgadējs dažās Eiropas uzsaukums no 2021. līdz 2027. gadam. Uzsaukuma mērķis ir atbalstīt projektu, kas tulko, izdod, izplata un popularizē daļu literatūras darbus, kurus ir uzrakstījuši autori, kas ir radošās Eiropas valstu pilsoņi vai rezidenti, vai kuri ir atzīti par šo valstu literārā mantojuma daļu. Un, lai jau ieskicētu uzsaukuma būtību, mēs vēlamies pateikt arī jau uzreiz, ka šobrīd konkurss ir atvērts, un tas ir atvērts līdz 29. janvārim. Tikai laika nav palicis daudz, bet ja ideja jau ir aptuveni izveidota, un ja sākt strādāt pie idejas attīstīšanas un ievietošanas pieteikuma formā jau šodien, tad iespēja iesniegt projekta pieteikumu līdz 29. janvārim ir, taču mēs ļoti aicinām, ja jūs to tomēr izvērtējat darīt šogad, sazināties arī ar mums, lai mēs varētu palīdzēt iziet cauri visiem jautājumiem, lai mēs būtu pārliecināti, ka jūs noteikti pareizi sapratāt visus pieteikuma formas jautājumus. Uzsaukuma prioritātes ir palielināt Eiropas literāro darbu starpvalstu apriti un daudzveidību ar tulkošanas, publikāciju, izplatīšanas un popularizēšanas palīdzību. Un it īpaši ir svarīgi saprast, ka šīs uzsaukums arī vēlas popularizēt darbus un autorus un viņu grāmatas, kas ir rakstīta mazāk tulkotās valodās. Arī svarīgs uzsaukuma mērķis ir veicināt lasīšanu un Eiropas literatūras valodu un kultūras daudzveidību plašākai auditorijai. Atbalstīt literatūras tulkotāju profesiju, kas ir īpaši būtiski šī uzsaukuma kontekstā, jo strādājot pie projekta idejas un pie projekta pieteikuma, jums būs īpaši jānodrošina, ka tulkotājs ir atpazīstams, ka tulkotāja vārds ir redzams publicētajās grāmatās, un īpaši vēlams, ka tas tulkotāja vārds ir publicēts uz grāmata vāka, ka avota valoda ir skaidri norādīta un ka jūs ievērot projekta ietveros un arī ārpus projekta ietvara, protams, taisnīgas atlīdzības principus. Kā arī uzsaukuma prioritāte ir palielināt grāmatu nozares konkurētspēju, veicināt sadarbību starp visdažādākajām organizācijām, kas ir iesaistītas grāmatu vērtības ķēdē, piemēram, starp izdevējiem, grāmatu tirgotājiem, bibliotēkām un tā tālāk. Arī ņemot vērā mūsdienu situāciju, mūsdienu kontekstu, es palūkšu visiem izslēgt mikrofonu. Jā, mikrofoni ir izslēgti. Paldies. Uzsaukuma prioritāte ir arī atbalsts Ukrainas pārvietotajām personām un Ukrainas kultūras un radošajām nozarēm. Tā kā šī konkursa ietvaros pieteikumu iesniedzēji ir aicināti projektu pieteikumos paredzēt arī pasākumus, kas veicinās grāmatu apriti no Ukrainas vai uz Ukrainu un grāmatu tulkošanu uz ukraiņu valodu vai no ukraiņu valodas. Un arī specifiskā prioritāte, lai atbalstītu cilvēkus, kas ir bēgļi vai pārvietotās personas no Ukrainas. Arī šogad, arī 2026. gadā, tiks atbalstīti projekti, kuri vēlas nodrošināt netulkotas ukraiņu grāmatas, ukraiņu valodā, Ukrainas pārvietotām personām un bēgļiem. Tas arī ir atbalstāms, un to arī var darīt šī gada konkursa ietveros.
Uzsaukuma tēmas un prioritātes ir viena lieta, uzsaukuma ir specifiskās prioritātes, par ko mēs tikko runājām, nodrošināt tulkotāja profesijas atpazīstamību, veicināt lasīšanu, strādāt pie sadarbībām grāmatu vērtību ķēdēs, bet tā kā es jau minēju, ka šī programma ir tieši Eiropas Savienības programma, un jūs strādājat tieši ar Eiropas Savienības finansējumu, tad katram projekta pieteikumam ir arī jāparedz, ka pieteikums ir saistīts ar Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Un 2026. gadā projektu pieteikumus pieteicējiem ir jāpaskaidro, kā viņu projekti ir saistīti un kā viņi palīdzēs sasniegt šīs galvenās Eiropas Savienības prioritātes, kas ir zaļināšanas prioritāte, vīdes ilgtspēja, digitālās pārējas prioritāte, iekļaušanas un dzīvumu līdztiesības prioritāte un starptautiskās attiecības prioritāte. Un, kā es jau minēju, prezentācijas tiks nosūtītas visiem reģistrētiem dalībniekiem, un šeit ir ievietotas vairākas saites uz Eiropas Savienības ziņojumiem vai politiskiem dokumentiem, kas varētu varbūt drusku labāk palīdzēt ieskicēt to, kā jūs varētu izprast šīs prioritātes un to, kā jūs varētu ar tiem strādāt. Un šo es ļoti iesaku izdarīt, jo atkal katram projektu pieteikumam ir jābūt saistītām ar visām prioritātēm. Un projektu pieteikumā jums būs arī jāpaskaidro ar stratēģijām, ar metodoloģijām to, kā jūs veicināsiet šīs prioritātes. Atbalstāmas aktivitātes šī konkursa ietveros ir, protams, literāro darbu tulkošana, publicēšana, izplatīšana un popularizēšana un aktivitātes, kas paiet zem uzsaukuma prioritātēm un tēmām, bet arī finansējumu jūs varat izlietot aktivitātēm, kas veicina sadarbības starp dažādiem grāmatu un izdevēju darbības vērtību ķēdes dalībniekiem. Kā jau minēju, tie var būt rakstnieki, autori, ilustrātori, izdevēji, izplatītāji, literārie pasākumi un festivāli, bibliotēkas un citas organizācijas, ko jūs saredzat kā grāmatu vērtību ķēdes dalībniekus. Un visas aktivitātes jums būs jāsagrupē atbilstošās darba pakotnēs, par ko es pastāstīšu drusku vēlāk, un jāapraksta pieteikuma formas saturiskajā sadaļā. Katram projektam ir jāietver vismaz 5 atbilstīgi literatūras darbi, kas tiks tulkoti, publicēti, izplatīti un popularizēti. Un papildus minimāliem tulkoto literatūras darbu skaitam jūs varat iekļaut arī grāmatu izmaksas, kas ir saistīts ar grāmatu izplatīšanu ukraiņu valodā, ukraiņu spēkļiem un pārvietotajām personām. Tas būs tāds papildus aktivitāte, ko var iekļaut projektā. Un šeit es gribētu drusku pakavēties pie šī slaida, jo domājot par atbalstāmajām aktivitātēm, mēs skaidri redzam, ka atbalstāma nav tikai tulkošana, publicēšana, izplatīšana un popularizēšana, kas ir saistīts tieši ar grāmatu tulkošanu un procesiem, kas tiek saistīti ar to, bet arī aktivitātes, kas veicina sadarbību. Un šī ir tendence, kas ienāk uzsaukumā jau kādu laiciņu. Jau 2025. gadā mēs redzējām šādu kritēriju, ka sadarbība starp dažādām organizācijām grāmatu nozarē ir ļoti svarīga un ka ir svarīgi to veicināt. Un šis ir svarīgs aspekts, ko paturēt prātā, jo ja kādu laiciņu atpakaļ uzsaukums vairāk fokusēs tieši uz grāmatu tulkošanu, publicēšanu un to procesu, tad šobrīd uzsaukumā ienāk arī tā pievienotā vērtība, pievienotā sadarbības vērtība, kas ir arī īpaši svarīga projektu pieteikumos. Tātad atspoguļot ne tikai skaidru tulkošanas, publicēšanas, izplatīšanas un popularizēšanas procesu, bet arī skaidri atspoguļot, kā jūsu projekts veicinās sadarbību un kā tas veicinās šādu Eiropas Savienības naudas pievienoto vērtību, veicinot interesantāka veida sadarbības jūsu projektu ietveros. Kā es jau minēju, visas atbilstīgas aktivitātes tiks sagrupētas darba pakotnēs, kas ir burtiski tādas kastītes, kurās jūs ievietojat jūsu
saturisko daļu, jūsu ideju, jūs saliekāt pa kastītēm. Un tad obligāts darba pakotnes jūsu projektam būs saistīts ar projekta menedžmentu, ar to, kā jūs menedžējat jūsu projektu, ar tulkošanas procesu, ar publicēšanas un izplatīšanas procesiem, popularizēšanu un komunikāciju, kā arī, ja tas ir attiecināms uz jūsu projektu, tad atbalstu Ukraiņu daļliteratūras darbu izplatīšanai. Un šis ir vienkārši ieskatam, lai jūs varētu saprast, ka, protams, jums būs saturiskā daļa, kur jūs aprakstīsiet jūsu projektu ideju, bet arī pēc tam to saturisko daļu jūs varēsiet sastrukturēt tādā kastītē, tādās tabulās, lai arī jums pašiem būtu vieglāk redzams, kā funkcionēs jūsu projekts, kā tas strādās un varbūt arī palīdzēs ieraudzīt, pie kā varētu piestrādāt drusku vēlāk, aizpildot darba pakotnes. Atbalstīgas aktivitātes arī ir saistīts ar to, kādas grāmatas tulkošanai, izdošanai, izplatīšanai un popularizēšanai jūs izvēlaties, jo projektiem ir jāatbilst šādām prasībām attiecībā uz darbu atbilstību. Šī konkursa ietveros arī šogad atbilstīgi ir tikai daļu literatūras darbi, neatkarīgi no tā literārā žanra vai formāta. Piemēram, jūs varētu tulkot un izplatīt un izdot un popularizēt romānus, īsos stāstus, teātru un radiolūgas, dzējas, komiksus, jauniešu un bērnu literatūra un tā tālāk. Bet svarīgi ir paturēt prātā, ka ir atbilstīgi tikai daļu literatūras darbi. Darbiem ir jābūt publicētiem līdz uzsaukuma pieteikuma iesniegšanas termiņam, tātad līdz 29. janvārim, kā arī darbiem ir jābūt uzrakstītiem atbilstīgi ir darbi, kurus ir uzrakstījuši rakstnieki, kas ir radošās Eiropas valstu pilsoņi vai rezidenti, vai kuri ir atzīti par daļu no radošās Eiropas valstu literārā mantojuma. Tas ir arī svarīgs nosacījums, lai grāmata tiktu uzskatīta par atbilstīgu. Darbi parasti vēl nebija tulkoti mērķa valodā pirms jūsu projekta, ja vien jaunā tulkojuma nepieciešamība nav skaidri pamatota. Tātad, ja jūs vēlaties tulkot grāmatu uz latviešu valodu, kas jau bija tulkota, tad jums būtu ļoti skaidri jāpaskaidro, kāpēc jaunais tulkojums ir nepieciešams, arī visticamāk saistībā ar Eiropas Savienības galvenajām prioritātēm. Bet parastā praksa ir tāda, ka jūs tulkojat grāmatu, kas vēl netika tulkota latviešu valodā. Darbi ir jātulko literāriem tulkotājiem, kas ir īpaši svarīgi mūsdienu kontekstā, kad mākslīgais intelekts ienāk visur, mūsu visas dzīves lodziņos, un šī konkursa kontekstā mēs joprojām izmantojam tieši literāro tulkotāju darbu, un literārie tulkotāji būs tās personas, kuras pašas tulkos izvēlētas grāmatas, neizmantojot mašīnu tulkošanu un mākslīgo intelektu. Potenciālajie projektu pieteicēji, jeb atbilstīgie projektu pieteicēji ir organizācijas, kas ir juridiski reģistrētas vienā no radošās Eiropas dalībvalstīm, un, kā es jau minēju, radošās Eiropas dalībvalstis ir tā skaitā Eiropas Savienības dalībvalstis, tātad Latvijas organizācijas, kas ir juridiski reģistrētas Latvijā, ir pilnībā atbilstīgas organizācijas, kas var iesniegt projektu pieteikumus. Organizācijai ir aktīvi jādarbojas grāmatu un izdevniecības sektorā, un šajā gadā koordinators var būt arī organizācija, kas ir juridiski izveidota salīdzinoši nesen pirms pieteikuma iesniegšanas. Kāpēc es par šo runāju? Tāpēc, ka pāris gadus atpakaļ par svarīgu nosacījumu bija uzlikts tas, ka organizācija nevar būt koordinators, ja vien tā neeksistē 2 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa. Tad šobrīd, ja mēs skatāmies uz 2025. un 2026. gada konkursiem, koordinators var būt jebkura organizācija, kas jau aktīvi darbojas grāmatu un izdevniecības sektorā un kas ir atkal juridiski reģistrēta vienā no radošās Eiropas dalībvalstīm, kas iespējams atvieglo to kritēriju un ļauj arī jaunākām izdevniecībām un organizācijām iesaistīties
projektu īstenošanā. Sagaidāma ietekme ir tāda, ka nākamajā gadā konkurss atbalstīs aptuveni 40 projektus, kā arī katru gadu. Un projektus īstenos vai nu viena organizācija, tātad iesniegt projektu pieteikumu var viena organizācija bez partneriem, bet arī organizāciju konsorcijas, jeb organizāciju partnerība var iesniegt projektu pieteikumus. Tātad jums ir iespēja gan iesniegt projektu pieteikumu strādājot vieniem pašiem, kalpojot par vienu projekta vadošo partneri, kuram nav uz papīra oficiālo projektu partneru, bet arī ir iespēja projektā uzņemt citus partnerus, kas arī saņems Eiropas Savienības naudiņu un palīdzēs jums kopā īstenot literāro darbu aprits projektu. Kopējais uzsaukuma budžets ir 5 miljoni eiro, arī kā pagājušajā gadā. Un ir sagaidāms, ka katrs projekts, kas saņems literāro darbu aprites uzsaukumu finansējumu, veicinās literatūras daudzveidību mērķu valstī vai valstīs, iekļaujot daļu literatūras darbus un īpaši uzsverot tos, kas rakstīti mazāk tulkotās valodās. Katrs projekts arī atbalstīs literatūras tulkotāja profesiju, kas ir saistās arī ar uzsaukumu galveno mērķi popularizēt tulkotāja profesiju. Un arī ievērot taisnīgas atlīdzības principus projektām. Katrs projekts ierosinās visefektīvākas izplatīšanas un popularizēšanas stratēģijas grāmatām, ko jūs tulkosiet, izplatīsiet un popularizēsiet. Un jums būs iespēja arī izvēlēties vispiemērotākos grāmatu formātus. Tātad šeit mēs nerunājam tikai par varbūt tādiem tradicionālākiem formātiem, bet jūs varat arī iziet ārpus rāmjiem un strādāt ar formātiem, kas iespējams būtu piemērotāki noteiktām auditorijām vai noteiktām grupām. Jo galvenā ideja, protams, ir nodrošināt plaši un viegli grāmatas, ko jūs tulkosiet un izplatīsiet, lai veicinātu literatūras lasītāju skaitu pieaugumu. Katram projektam arī jāveicina sadarbības starp dažādām grāmatu vērtības ķēdām, organizācijām un dalībniekiem, kā mēs par to jau runājām, un arī, protams, katrs projekts veicinās Eiropas Savienības vispārējo prioritāšu, jeb galveno prioritāšu sasniegšanu, popularizēšanu un īstenošanu, gan projekta ietvaros, gan domājot arī drusku ārpus projekta un domājot iespējams arī par ietekmi, kas ir ilgtermiņa projekta ietekme. Tad šeit mēs redzam, ka sagaidāmā ietekme no katra projekta ir arī, protams, cieši saistīta ar uzsaukuma mērķiem, kas ir ļoti, ļoti līdzīgi. No Eiropas komisijas ir arī rekomendācija attiecībā tieši uz šo uzsaukumu aptuveni 20 vai 30% no kopēja projekta budžeta atvēlēt tulkotāju atalgojumam, jo atkal mēs runājam par konkursu, kas atbalsta tulkotāju profesiju un taisnīgu atalgojumu principus, un tātad skatoties tieši romānu kontekstā atalgojuma iespējas, tad Eiropas komisija nāca klāt ar rekomendācijām veltīt aptuveni 30% no kopējā budžeta tieši atalgojumam. Bet, protams, kad jūs rakstīsiet savu projektu pieteikumu, jums arī būs izveidots pamatojums, kāpēc jūs rēķināt jūsu budžetu tā, ka jūs rēķināt jūsu budžetus un kāpēc kaut kādas noteiktās situācijas jūs iespējams nevarat sekot rekomendācijām vai kāpēc arī jūsu projektā mazāks procents vai lielāks procents ir veltīts tulkotāju atalgojumam vai citām lietām. Un tad svarīgi ir paskaidrot visas jūsu darbības, kāpēc jūs rēķināt tā vai otrādi. Bet atkal rekomendācija no Eiropas komisijā ir sekojoša. Izdevējiem būs arī jāparaksta līgumi ar profesionāliem literatūras tulkotājiem un jānorāda viņus radošās Eiropas mēdīja datubāzē. Izdevējiem ir jāievēro valsts standarti un jāievēro arī labākās prakses, piemēram, atsaucoties uz ziņojumu Translators on the Cover. Šeit jūs atradīsiet arī saiti uz ziņojumu, kā arī atsaucoties un
esot informētiem par Eiropas literāro tulkotāju asociāciju padomes izstrādātajiem pamatnostādnēm par godīgiem tulkošanas līgumiem. Runājot par naudu, kā es jau minēju, kopējais budžets visam uzsaukumam ir 5 miljoni eiro, kas tiks sadalīti starp aptuveni 40 projektiem. Bet katrs projekts var pieteikties vienam konkursa mērogam, kas ir vai nu mazais mērogs, vai nu vidējais mērogs, vai nu lielais mērogs. Small scale, medium scale, large scale. Kas mainās atkarībā no tā, kuru mērogu jūs izvēlaties, ir nauda pirmkārt, ko jūs varat dabūt, tātad maksimālā Eiropas Savienības granta summa, ko jūs varat dabūt, kā arī nosacījumi, kas attiecās uz minimālo grāmatu tulkoto, izplatītu, izdotu un popularizētu grāmatu skaitu. Ja mēs skatāmies uz maza mēroga projektiem, tad maksimālā Eiropas Savienības nauda, ko jūs varat dabūt, ir 100 000 eiro, un minimālais grāmatu skaits, kas jums ir jātulko, jāizplata, jāizdod un jāpopularizē, ir 5 grāmatas. Ja mēs skatāmies uz vidējo projektu mērogu, tad mēs jau runājam par maksimāli 200 000 eiro un minimāli 11 grāmatām. Lielā mēroga uzsaukums ļautu jums saņemt līdz 300 000 eiro no Eiropas Savienības, un tas nozīmē, ka jums būtu jātulko minimāli 21 grāmata. Un skatoties tieši uz liela mēroga konkursu, tā kā šeit mēs jau runājam par lielāku naudu un lielāku arī grāmatu skaitu, šīm konkursa mērogam iesniegt pieteikumus drīkst tikai organizāciju partnerības, tātad vismaz 2 organizāciju konsorcijas, ja partnerība, bet jūs varat sadarboties arī vienas valsts ietveros. Tātad jums nav obligāti jābūt starptautiskajam partnerim, tas var būt arī vietējais partneris, un partneris var būt atkal jebkura organizācija, kas aktīvi darbojas izdevniecības un grāmatu sektorā. Tā nav obligāti izdevniecība pat par sevi. Bet vismaz 2 organizācijas, lai pieteiktos lielajām uzsaukumam. Minimālais grāmatu skaits ir viena lieta, bet Eiropas komisija rekomendē un aicina iesniegt vismaz pa 1 vai 2 grāmatām vairāk nekā minimāli noteikts. Piemēram, maza mēroga uzsaukumu Eiropas komisija aicinātu sniegt vismaz projekta pieteikumu ar vismaz 6-7 tulkotām grāmatām, vidēja mēroga konkursam 12-13 un liela mēroga konkursam 22-23 grāmatas. Kāpēc ir tāds aicinājums? Proti tāpēc, ka ja viena no grāmatām, ja viena no grāmata nav atbilstīga brīdī, kad eksperti vērtē jūsu projektu pieteikumu, ja jums ir tas minimālais skaitlis, kas bija nepieciešams, lai pretendētu uz finansējumu, tad jūsu projekts jau nevarēs pretendēt uz finansējumu, jo jums būs 4 atbilstīgas grāmatas. Bet, ja jūs projektu pieteikumā paredzējat drusku vairāk grāmatas nekā minimālais skaitlis, piemēram, ja maza mēroga projektā jūs paredzējat 7 grāmatu tulkošanu un viena no jūsu izvēlētajām grāmatām izrādās, ka tā nav atbilstīga, jūs joprojām varēsiet pretendēt uz finansējuma saņemšanu citu grāmatu tulkošanai un citām aktivitātēm. Par to ir svarīgi atcerēties, ka mums ir jābūt drošiem, ka projekti tiks atbalstīti un ka projekti joprojām varēs pretendēt uz finansējumu, ja arī 1 vai 2 grāmatas nebūs uzskatītas par atbilstīgām. Kā es jau minēju, arī šis konkurss funkcionē uz līdzfinansējuma bāzes, un Eiropas Savienības līdzfinansējuma likme ir 60%, kas nozīmē, ka 40% jums būs jānodrošina pašiem. Ar līdzfinansējumu cenšas palīdzēt arī Latvijas Republikas kultūras ministrija, izsludinot un katru gadu rīkot līdzfinansējuma konkursu, bet, diemžēl, tā kā līdzfinansējuma konkursi ir paredzēts visiem radošās Eiropas kultūras atzaru un starpnozaru atzaru projektiem, kā arī CERF programmas, kas ir cita Eiropas Savienības programma projektiem,
tad tas līdzfinansējums, ko var sniegt kultūras ministrija, ir diezgan ierobežots, un gandrīz nekad kultūras ministrija nevar sniegt pilnu nepieciešamo jūsu pašu finansējumu. Bet mēs joprojām cenšamies atbalstīt ar kādu naudiņu izvēlētos projektus, visus projektus, kas saņem radošās Eiropas finansējumu. Un projektu pieteicēji ir aicināti pieteikties kultūras ministrijas līdzfinansējumu konkursam katru gadu, lai savāktu nelielu daļu no paša finansējuma. Eiropas Savienības priekšfinansējums literatūras aprītes projektiem ir 80%, un 20% jūs saņemsiet pēc atskaitēm. Kā es jau minēju prezentācijas sākumā, šogad uzsaukums jau ir atvērts, un pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 29. janvāris. Taču, protams, projektu aktivitātes jūs nevarēsiet plānot uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa, jo pieteikuma iesniegšanas termiņam seko izvērtēšanas process, kas katru gadu ir diezgan ilgs, jo tiek iesniegti vairāki projektu pieteikumu, un visus projektu pieteikumus ir jāizvērtē. Šobrīd ir plānots, ka izvērtēšanas periods varētu norisināties no 2026. gada februārim līdz maijam, un ka jau jūlijā projektu pieteicēji varētu būt informēti par projekta un konkursa rezultātiem, kas nozīmētu, ka līguma parakstīšana varētu sākties nākamā gada oktobrī, un tas nozīmē, ka projektu aktivitātes mēs ieteiktu plānot ne ātrāk kā nākamā gada novembrī vai pat decembrī, vai pat ne ātrāk kā 27. gadā. Arī šeit uz slaida jūs varēsiet atrast saiti uz visu uzsaukuma dokumentāciju, lai labāk iepazītos ar uzsaukuma nolikumu un citu informāciju par iesniedzamajiem projektu pieteikumiem. Maksimālais viena projekta ilgums ir 36 mēneši, jeb 3 gadi, un šo 3 gadu laika līdz 36 mēnešu laikā jūs varēsiet īstenot visas jūsu projekta aktivitātes. Kā es jau minēju, katrs projekts ir vērtēts Briselē kopā ar citu valstu iesniegtajiem projektiem un kopā arī ar citiem Latvijas iesniegtajiem projektiem, jo parasti mums ir vairāki projekti, kas tiek iesniegti viena gada ietvaros. Visi projekti tiek vērtēti vienādi, izvērtējot atbilstību 4 vērtēšanas kritērijiem, kas ir pirmkārt atbilstība uzsaukuma prasībām, satura un aktivitāšu kvalitāte, projekta menedžments un projekta izplatīšana. Vērtēšanas kritēriji ir šobrīd uz slaida sakārtoti balstoties uz to nozīmīgumu. Tātad visnozīmīgākais kritērijs ir atbilstība uzsaukuma prasībām, tad iet klāt satura un aktivitāšu kvalitāte, pēc tam iet projekta menedžments un tad izplatīšana. Kas varbūt šobrīd izklausās drusku neloģiski, jo tieši satura un aktivitāšu kvalitāte ir lielākais punktu skaits, bet, kad jūsu projekti tiks vērtēti, vissvarīgākie sākotnēji būs punkti, ko jūs saņemsiet par atbilstību, tad par saturu, tad par projekta menedžmentu un tad par izplatīšanu. Bet, lai projekts vispār varētu pretendēt uz finansējuma saņemšanu, jums ir nepieciešams saņemt vismaz 70 no 100 punktiem. Un katrā kritērijā jums arī ir jāsasniedz vismaz 50% no maksimālā punktu skaita. Ieskatoties drusku dziļāk katrā kritērijā un skatoties uz to, ko tas nozīmē uz praksē, atbilstība uzsaukuma prasībām nozīmē un vērtē to, cik jūsu projekta pieteikums ir atbilstīgs konkursa mērķiem un prioritātēm, par ko mēs runājām, runājot par uzsaukumu. Arī to, cik jūsu projekta pieteikums atbilst un veicina un promotē Eiropas Savienības galvenās prioritātes. Tātad to jau pieminēto zaļināšanu, digitalizāciju, iekļaušanu un dzimumu līdztiesību un starptautisko prioritāti. Vai projekts ir skaidri pamatots, vai jūs savā projekta pieteikumā, ideja aprakstā varat pamatot nepieciešamību pēc projekta, kāpēc jūsu projektā
ir jūsu izvēlēta problēma, kā tas korelē ar vietējo kontekstu, kā tas korelē ar Eiropas Savienības kontekstu, un kāpēc tas projekts risinās šo problēmu, un kāpēc šī nauda projektam ir nepieciešama, un kāpēc Eiropas komisija un ekspertiem ir jāatbalsta tieši jūsu projekts. Atbilstību uzsaukuma prasībām vērtē arī to, vai jūsu projektā ir arī Eiropas pievienotā vērtība, jo atkal mēs runājam tieši par Eiropas naudu, nevis par Latvijas naudu, un vai jūsu projekts ir saskaņots arī ar citām esošām nacionālajām un Eiropas iniciatīvām, vai jūs varat saskatīt kaut kādas sinerģijas, vai jūs varat atkal pamatot uz nacionālo un Eiropas iniciatīvu bāzi to, ka jūsu projekts ir tiešām nepieciešams. Kā arī tieši šajā kritērijā tiek vērtēta arī projekta kaut kāda novitāte un iespēja ietekmēt inovācijas. Satura un aktivitāšu kvalitātes kritērijs vērtē jau to, cik jūsu projekta koncepts un metodas ir atbilstošas jūsu projekta mērķa sasniegšanai. Vai jūsu projekts ļoti skaidri var pamatot jūsu mērķa grupas un to, kādi ieguvumi būs mērķa grupām no jūsu projekta. Šeit arī svarīgi ir atcerēties par to, ka projekta dizainam un projekta aprakstam ir jābūt konsekventam, saskaņotam un arī realistiskam, lai eksperts, kurš lasa jūsu projekta pieteikumu, varētu saprast un saredzēt loģiskas saiknes starp dažādām pieteikumu formām un vispār, lai eksperts, kurš vērtēs jūsu projektu, izlasot jūsu projekta pieteikumu, varētu tiešām iztēloties, kas būs par projektu, kāpēc ir nepieciešams to finansēt un kad būs arī rezultāti no projekta. Arī tepat pie šī kritērija ir paredzēts vērtēt to, vai izplatīšanas stratēģijas ļauj auditoriem viegli piekļūt tulkotajām grāmatām. Tātad vērtēt to, kā jūs strādājat kā jūs izprotat jūsu auditorijas, ko jūs paredzat projektā, un kā jūs protat ar tām strādāt, un tiešām nodrošināt, ka auditorijas gūs labumu. Projekta menedžments ir jau tāds praktiskāks kritērijs, kas attiecas uz visa projekta menedžmentu. Tātad, vai jūs nodrošināt to, ka projektā norisināsies koordinēta sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, organizācijām, vai jūs spējat menedžēt visas aktivitātes, ko jūs paredzat jūsu projekta laikā, vai projekta budžets un aktivitātes ir plānoti efektīvi, realistiski, vai neizskatās, ka jūs plānojat pārāk daudz. Kā arī tepat tiks vērtēts, vai jūsu izvēlēta projekta komanda un citas iesaistītas puses, piemēram, izvēlētie pasākumi vai citas organizācijas vai sadarbības partneri, ir atbilstīgi projektam, vai tiešām tie būs labākie partneri, kas sniegs lielāko ieguldījumu projektam. Un izplatīšanas kritērijs, kas vērtēs to, vai izplatīšanas un popularizēšanas stratēģijas paredz sasniegt jaunu auditoriju un pozitīvi ietekmēt jūsu projektā paredzētas mērķa auditorijas, vai jūs arī nodrošināt Eiropas Savienības finansējuma redzamību, jo tas arī ir svarīgi. Un arī šeit eksperti vērtēs konkrētus un efektīvus soļus, ko jūs paredzat jūsu projektu pieteikumā, kā jūs veicināsiet projektu ilgtspēju un rezultātu veidošanos un izplatīšanu arī pēc projekta beigām. Kad Eiropas Savienības finansējums tiks iztērēts, bet jums joprojām būs jādarbojas ar to, ko jūs izdarījat projekta laikā. Un pēdējais, kas tiek vērtēts šajā kritērijā, ir tas, vai projekts arī varētu potenciāli kalpot par labo praksi nākotnē, vai tas veicinās pārmaiņas un inovācijas arī ilgtermiņā, un vai projektam tiešām būs labums nevis tikai projekta laikā, bet arī, kad Eiropas Savienības finansējums beigsies un mums būs arī jāturpina darboties ar to, ko mēs izdarījām.
Kā es jau pieminēju, projekta pieteikums ir diezgan sarežģīta konkursa daļa, jo projekta pieteikuma forma sastāv no vairākām formām, no vairākiem dokumentiem un no vairākām sastāvdaļām, ar ko jums būs jādarbojas projekta ideju cenšoties aprakstīt un cenšoties paskaidrot ekspertiem, kuri visu to vērtēs. Projekta pieteikuma forma sastāv no 3 galvenajām daļām, kas ir A daļa, B daļa un C daļa. Un A daļa ir tāda administratīvāka daļa, ko jūs aizpildīsiet tiešsaistē Funding Tenders portālā, caur kuru notiek visa Eiropas projektu iesniegšana, caur kuru jums norisināsies arī atskaitīšanas pie projektu vadītāja, pie projekta menedžera no Eiropas komisijas. Un arī ar šo pašu portālu jūs varēsiet iepazīties ar jau atbalstītiem projektiem, ar izsludinātiem konkursiem un tā tālāk. B daļa ir saturiskā projekta daļa, kur jūs aprakstīsiet jūsu projektu ideju, kur jums būs noteikts lapušu skaits un būs doti visādi jautājumi, atbildot uz kuriem jūs varēsiet paskaidrot jūsu projekta ideju. Un C daļa ir drīzāk tāda statistiskāka daļa, ko jūs aizpildīsiet un kur jūs norādīsiet arī tā saucamos KPIs, jūsu darbības indikātorus, jūsu rezultatīvos indikātorus, lai parādītu arī ar skaitļiem, kā jūs plānojat sasniegt jūsu projekta mērķus. Un tad ir arī projekta pieteikumi vairāki dokumenti, kas būs jāpieliek klāt, kā piemēram budžeta tabula, iepriekšēja projektu saraksts, CV gan projekta komandai, gan arī tulkotājiem, ar ko jūs izvēlaties strādāt, publikācija deklarācija, radošais dosie, kur jūs parādīsiet to, kādas grāmatas jūs izvēlaties un kāpēc jūs izvēlaties tieši šādas grāmatas. Un arī radošās Eiropas mēdija datubāzi, kur jūs ievadīsiet informāciju par katru grāmatu un tulkotāju. Kā es jau minēju, drusku sīkāk par katru sadaļu. A sadaļa ir tāda pamata sadaļa, kur jūs ierakstīsiet pamata informāciju par jūsu projektu. Šeit jūs varat uz slaida redzēt piemēru. Kā arī šeit tepat jūs ieradīsiet arī atslēgas vārdus, kas palīdzēs ekspertiem saprast drusku labāk to, par ko ir jūsu projekts un jūsu projekta galvenā ideja. Tepat sadaļā jūs pievienosiet arī visus partnerus, oficiālos partnerus, ko jūs sauksiet par projektu partneriem. Un tepat jūs arī aizpildīsiet nelielu budžetu tabulu, kas sastāv no tā, cik naudas pieprasa katrs partneris, vai jūs esat viena organizācija, kas pieteiksies, tad kādu finansējumu jūs prasat savai organizācijai no Eiropas komisijas. Budžeta tabula, ko jūs aizpildīsiet, funkcionēs pēc lampsām principiem. Tātad jūs paši aizpildīsiet budžeta tabulu ar izmaksām, kas ir balstītas uz reālajām izmaksām, bet jūs paši nāksiet klāt ar tām summām, kas jums ir nepieciešamas projekta īstenošanai. Budžeta tabula ir pieejama uzsaukuma dokumentu sadaļā Funding Tenders portālā, un tā ir noteikta veidlapa, ko mēs ļoti aicinām nemainīt, un kur mēs aicinām arī uzmanīgi sekot tabulas instrukcijām, lai viss darbotos korekti. Bet katru gadu, katru reizi darbs pie budžeta tabulas ir tāds atsevišķs sarežģīts jautājums, un ja jūs tomēr izdomāsiet arī šogad pieteikties uzsaukumam, un jums būs konkrēti jautājumi tieši par budžeta tabulu, tad mēs aicināsim atkal sazināties ar mums, lai mēs varētu palīdzēt jau ar konkrētiem jautājumiem budžeta tabulas ietveros. Tas, ko es varu rekomendēt jau šobrīd, kamēr jūs iespējams vēl nedarboties pie budžeta tabulas, rekomendācija ir izmantot komentāru sadaļu, jo budžeta tabula ir diezgan liela tabula, tai ir vairākas sadaļas, un ir arī mūsu mīļāka Any Comments, jebkuri komentāri sadaļa, kas ļauj paskaidrot jums jebkuras izmaksu pozīcijas, ko jūs paredzējāt jūsu projektam. Un šai komentāru sadaļai
nav limita, kas nozīmē, ka jūs varat to izmantot, lai paskaidrotu tiešām visādus sīkumus, ko jūs gribētu paskaidrot, lai paskaidrotu loģiku, kas stāv aiz budžeta tabulas un jūsu rēķiniem. Jā, un arī, protams, ir jāparedz, ka budžeta tabula un cipari, ko jūs ierakstāt budžeta tabulā, ir saskaņoti arī ar to, ko jūs idejiski aprakstījāt projekta pieteikumā, saturiskajā daļā un pamata informācijas daļā. Un arī šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ja jūs saturiskajā daļā uzsverat, ka, piemēram, jūs darbosiet, jūs fokusēsiet savu uzmanību tieši uz, piemēram, literāro tulkotāju atalgojumu, bet tas neparādīsies skaitliski budžetu tabulā, tad, protams, tas neizskatīsies labi ekspertu acīs. Tāpēc, jā, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jūs ievērojat to, ka viss projekts ir konsekvents, viss projekts ir saskaņots un katra projekta pieteikuma sadaļa ir saskaņota viena ar otru. Runājot par B daļu, kas ir tāda saturiskā daļa, šeit mēs runājam par atsevišķu Word dokumentu, kur jūs redzēsiet vairākus jautājumus par jūsu projektu. Un jums būs 70 lapušu limits, lai aizpildītu projekta pieteikumu un atbildētu uz jautājumiem, kas ir projekta pieteikuma formā. Arī šeit es atgādināšu, ka vissvarīgākais ir tas, ka pieteikumu ir jābūt salasāmam un pieejamam, ka jūs protat paskaidrot galveno projekta domu un ka jūs protat to paskaidrot atbildot uz jautājumiem, kas ir ievietoti projekta pieteikuma formā. Ir ļoti, ļoti svarīgi, ka eksperti, kuri vērtēs jūsu projektu, redzēs tieši saturisko daļu un arī visas citas projekta pieteikuma dokumentus un projekta pieteikuma daļas. Bet viss, ko viņi redzēs, ir pārsvarā teksts un attēli, ko jūs pievienosiet dokumentos. Ekspertiem, atšķirībā no jums, nav nekāda priekšstata par jūsu projekta ideju. Tātad viņiem nav nekādas papildus informācijas, kas ir jums galvās, kad jūs domājat par jūsu projekta pieteikumu un par jūsu projekta konceptu un ideju. Un tad jums ir ļoti, ļoti svarīgi, proti, paskaidrot pieteikumu formā, ir tīpaši saturiskajā daļā, to, kas ir jūsu projekts, kā tas funkcionēs, kāpēc tas ir svarīgs. Un īpaši svarīgi ir tas, ka jums būs jāatbild uz noteiktiem jautājumiem pieteikuma formā. Tas varbūt izklausās jocīgi, jo mēs visi domājam, ka mēs protam atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, bet, kad mēs sākam pārlasīt projektu pieteikumus, dažreiz mēs redzam, ka pie uzdots viens jautājums, piemēram, par projektu atbilstību Eiropas Savienības prioritātēm, bet atbilde, ko ierakstīja projekta pieteicējs, īstenība nav saistīta ar uzdoto jautājumu. Un tas ir īpaši svarīgi. Īpaši svarīgi ir atcerēties to, ka projekta pieteikuma formā jums ir jāatbild uz uzdoto jautājumu un jāveido konsekvents stāstījums par jūsu projektu, lai tas varētu saņemt lielāku punktu skaitu un pretendēt uz finansējumu saņemšanu. Kas arī ir, par ko ir arī svarīgi piebilst, tas ir arī jauninājums, man šķiet kopš 2025. vai 2024. gada. Arī šogad no pieteikuma saturiskās formas jūs varēsiet dzēst visas instrukcijas un jautājumus, kas neatiecās uz konkrētu uzsaukumu. Bet arī ar šo mēs aicinām būt uzmanīgiem, lai neizdzēstu kādu tomēr svarīgu sadaļu, jo tas arī varētu negatīvi ietekmēt jūsu vērtējumu, ja jūs izdzēšat kādu sadaļu, kas tomēr bija vajadzīga. Jā, un visa B saturiskā daļa, B sadaļa ir strukturēta kā jautājumi, uz kuriem jūs atbildēsiet formas gaitā, kā arī tepat jūs aizbildīsiet darba pakotnes, tās kastītes, kur jūs saliksiet jūsu saturisko daļu, un ar ko palīdzību jūs paskaidrosiet, kā funkcionēs jūsu projekts. C pieteikuma daļa ir statistiskā daļa, kur jūs ievadīsiet kaut kādu informāciju, kas ir saistīta ar
piemēram, jūsu organizācijas atrašanās vietu, par to, kāds ir jūsu projekta tips, par to, kādi ir rezultatīvie radītāji atkal, kā arī citu statistiku. Un kopumā tas, kā izskatīsies jūsu pieteikuma forma, kad jūs to būsiet gatavi iesniegt, jums būs tāds saraksts ar dokumentiem, kas būs jāpievieno, un visiem šiem obligātiem dokumentiem, visām sadaļām būs jābūt aizpildītam. Un kas ir jauninājums šajā gadā, tieši 2026. gadā, atšķirība no 2025. gada, šogad Eiropas komisija arī pievienoja noteiktu vietu, kur lejuplādēt arī, augšuplādēt arī radošo portfolio, kas ir labs jauninājums, jo pagājušā gadu mēs saņēmām diezgan daudz jautājumu par to, kur to pievienot. Tātad šogad būs atsevišķā vieta, kur to pievienot, un kas nozīmē, ka pieteikuma forma iespējams kļuva drusku vieglāka un drusku saprotamāka. Būs par vienu jautājumu mazāk. Jā, kas ir svarīgi atcerēties, kad jūs iesniegsiet projektu pieteikumu, ir, ka visi pieteikumi tiek iesniegti elektroniski, un tos ir jāiesniedz pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa, kas ir 29. janvāris, 5:00 pēc Brīseles laika, kas ir 6:00 pēc Latvijas laika. Bet mēs ļoti, ļoti aicinām iesniegt pieteikumus ļoti laicīgi, pat pāris dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa, jo visi pieteikumi, kas tiks sniegti pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti un netiks ņemti vērā. Arī viena sekundīte, arī viena minūtīte neizglābs jūs, ja jūs nesat iesnieguši pieteikumu laicīgi. Jums ir jāizpilda visas pieteikuma sadaļas un jāpievieno visas nepieciešamas piesaistes, budžeta tabula, iepriekšējā projektu saraksts, visas CV, publikāciju saraksts un tā tālāk. Un pieteikumu ir jābūt saprotamam, salasāmam un pieejamam ekspertiem. Pieteikuma bēdēļa saturs nepārsniedz 70 lapu limitu, jo, ja jūs pārsniegsiet limitu, ko ir noteikusi Eiropas komisija, viss saturs, kas pārsniedz to limitu, kas iziet ārpus 70 lapusēm, vienkārši netiks ņemts vērā, un parasti, protams, tas ir vērtēts negatīvi. Ja jūs veidojat kādu tekstu un neprotat to salikt nepieciešamajā lapušu skaitā. Pēc pieteikuma iesniegšanas iesniedzēja e-pastā atnāks apstiprinājuma e-pasts, un ja tas neatnāk, tad iesniegums nav iesniegts, tāpēc ļoti aicinām pārbaudīt arī šo detaļu. Šī bija informācija tieši par nākamā gada konkursu, bet, lai sagatavotos projektu pieteikumu iesniegšanai, arī idejiski mēs vienmēr aicinām atskatīties uz pagātni, un šajā gadījumā par pagātni kalpos Radošās Eiropas 2025. gada uzsaukums, jo pavisam nesen, oktobrī, mēs saņēmām uzsaukuma rezultātus, par ko es arī gribētu drusciņu vairāk pastāstīt šī webināra laikā. Kā es jau minēju, arī šogad Radošās Eiropas literāro darbu aprites konkursu plāno atbalstīt aptuveni 40 projektus, kā ik katru gadu, un pagājušajā gadā, 2025. gadā, konkursa rezultātā atbalstu saņēma 39 projekti. Un šajos 39 projektos piedalījās kopumā 66 organizācijas, gan vadošie partneri, gan parastie partneri. Tātad mēs redzam, ka tika iesniegti pieteikumi, kuras vadīja projektu pieteikumu, kuru vadīs gan viena organizācija, gan arī organizāciju partnerības. Ko tas nozīmē uz prakses? Tas nozīmē, ka pateicoties 2025. gada konkursam, nākamo 3 gadu laiku tiks tulkotas, izdotas, publicētas un izplatītas aptuveni 254 grāmatas, ko ir sarakstījuši 351 autors. Norisināsies arī tulkošanas process 429 reizes, kas ir iespaidīgi cipari. Un
Grāmatas tiks tulkotas no 34 valodām uz 24 valodām. Šeit arī ir ievietots grafiks, kurā jūs varat redzēt, kādas valstis aktīvāk piedalās konkursā un kādas valstis aktīvāk varbūt piedalās kā partneri vai kā vadošie partneri. Un mums ir prieks paziņot arī, ka 2025. gada konkursa rezultātā atbalsta saņēma 3 projekti, ko vada Latvijas organizācija, kas nozīmē, ka organizācijas tulkos un izplatīs un izdos grāmatas un arī veicinās sadarbības grāmatu ķēdē tepat pie mums Latvijā, un mums būs iespēja lasīt kvalitatīvi tulkotas grāmatas, ko atbalsta Eiropas Savienība. Un jau šobrīd 26 no 39 organizācijām parakstīja projektu līgumus, un jau šobrīd sāk īstenot savus projektus vai sagaida projektu īstenošanas sākumu, ko viņi paredzēja projektu pieteikumos. Šeit uz slaidēs arī ievietoja saiti uz projektu rezultātu platformu, uz kuras jūs varēsiet noklikšķināt, lai iepazītos ar atbalstīto projektu aprakstiem, ar izvēlētajām organizācijām, atbalstītajām organizācijām, un iespējams, lai saprastu, kāda veida projekti saņem atbalstu, kas jau ir izdarīts, un kā jūs varat domāt par projekta koncepta iesniegšanu tieši šim konkursam. Šeit ir arī statistiskie dati par to, no kādām valodām tika tulkotas grāmatas un uz kādām valodām tiks tulkotas grāmatas. Mēs redzam, ka no latviešu valodas tiks tulkota 1 grāmata tuvāko 3 gadu laikā, 2025. gada Eiropas literāro darbu aprites konkursa kontekstā. Taču uz latviešu valodu tiks tulkotas 28 grāmatas. Un arī šo informāciju jūs iespējams varēsiet izmantot, protams, nevis kā oficiālos datus vai oficiālo dokumentu, bet šeit jūs varat paskatīties, kādas ir valodas, kas tiek tulkotas mazāk, lai iespējams paredzētu grāmatu tulkošanu no šīm mazāk tulkotām valodām uz latviešu valodu jūsu projektu kontekstā. Un runājot par žanriem, tad mēs redzam, ka romāni ir tāds, kā jau katru gadu dominējošs žanrs kopā ar bērnu literatūru un jauniešu literatūru. Un, kad mums bija informatīvais pasākums kopā ar Eiropas komisijas kolēģiem, kad viņi prezentēja šo te grafiku, viņiem, protams, bija prieks par to, ka šogad 2025. gada konkursa rezultātā tieši bērnu un jauniešu literatūra pārsniedza romānu skaitu, bet šeit jūs varat redzēt arī to, ka ir citi žanri, komiks, poēzija, īsie stāsti, teātra lugas un citi žanri, par ko jūs varat padomāt arī jūsu projektu kontekstā. Un kā bija paredzēts arī pasākuma aprakstā, ka mēs gribētu pastāstīt nevis tikai par Eiropas literāro darbu aprites konkursiem, bet arī par citām iespējām, ko sniedz radošā Eiropa. Jo bieži vien mēs redzam, ka organizācijas varbūt jau saredzēja vienu konkursu, kuram viņi pieteiksies katru gadu, un varbūt dažreiz nedomā arī par citām iespējām, kur saņemt finansējumu savām idejām un aktivitātēm. Un, kā es jau minēju, radošā Eiropa piedāvā vairākas iespējas un ir izsludināti arī citi konkursi, nevis tikai Eiropas literāro darbu aprites konkurss. Un šodien man šķita, ka es varētu ieskicēt nedaudz informācijas arī par Eiropas sadarbības projektiem un individuālo mobilitātes schēmu Culture Moves Europe. Īsumā ieskicēšu sākumā informāciju par Eiropas sadarbības projektu konkursam, un tad pāriesim pie Culture Moves Europe. Eiropas sadarbības projektu uzsaukums ir radošās Eiropas kultūras atzara populārākais uzsaukums, jo tas atbalsta starptautiskās sadarbības projektus, kas iesaista kultūras un radošo nozaru organizācijas un kas veicina šo nozaru attīstību, inovāciju un sadarbību.
Uzsaukumi ir 2 mērķi, kas ir starptautiskā radīšana un aprite, un otrais mērķis ir inovācijas, tā izskaitā kapacitātes veicināšana. Un kas ir tā galvenā ideja Eiropas sadarbības projektu konkursam? Galvenā ideja ir tajā, ka jūs kā radošo un kultūras nozaru pārstāvji meklējat, nevis meklējat, bet jums kopā ir problēmas, kas ir kopīgas vairākām organizācijām un arī gan viena sektora ietvaros, gan arī visu kultūras un radošo nozaru ietvaros. Un apzinoties šīs problēmas un meklējot organizācijas, kas arī izjūst līdzīgas problēmas un vēlas ar tām problēmas strādāt, jūs sākat sadarbības procesu, un šī sadarbības procesā jūs sadarbojaties, jūs pētat, jūs eksperimentējat, kaut ko radāt kopā, producējat, veicināt inovāciju un arī mācāties kopā viens no otra. Un caur šo sadarbības procesu jūs arī meklējat atbildes, kā risināt šo problēmu, kas jums ir būtiska un kas ir būtiska kultūras un radošajām nozarēm Eiropā. Un šis sadarbības process, meklējot atbildes, varētu rezultēties tajā, ka jūsu projekts radīs arī pozitīvu ietekmi Eiropas Savienības kultūras un radošajās nozarēs. Un varbūt izklausās, ka es runāju ļoti plaši, runājot par visām kultūras un radošajām nozarēm, bet tā realitāte arī ir. Tas ir ļoti plašs konkurss, kas atbalsta sadarbības visās nozarēs, tā skaitā arī literatūras nozarē un grāmatu nozarē, vai arī atbalsta starpsektoru darbības, kuram var pieteikties arī organizācijas, kas nāk no literatūras un grāmatu nozares. Šeit ir arī ieskicēta informācija par naudu, ko varētu dabūt sadarbības projektam. Nākamajā gadā, kad uzsaukums tiks atvērts, jūs varētu dabūt vai nu līdz 200 000 eiro maza mēroga sadarbības projektam, vai nu līdz 1 miljonam eiro no Eiropas Savienības vidējā mēroga sadarbības projektam. Kāpēc es stāstu par šo iespēju? Drīzāk tāpēc, ka šobrīd Eiropas sadarbības projektu konkurss nav atvērts, bet mēs sagaidām, ka konkurss tiks publicēts un atvērts 2026. gada februārī, kas nozīmē, ka, ja jūs kā literatūras nozares organizācija vai grāmatu nozares pārstāvis vēlaties īstenot arī kādu sadarbības projektu ar citām izdevniecībām vai grāmatu tirgotājiem vai bibliotēkām vai arī citām organizācijām, kas pārstāv citas kultūras un radošās nozares, tad jūs varat apsvērt iespēju iepazīties ar konkursa nolikumu, apdomāt iespēju pieteikties nākamā gada konkursam un īstenot sadarbības projektu, kas parasti ir ļoti vērtīgs projekts, par ko organizācijas, kas kalpo par labu pieredzi organizācijām, kas īsteno šos projektus. Pieteikuma iesniegšanas termiņš varētu būt 2026. gada pavasarī. Šobrīd mums nav, diemžēl, detalizētākas informācijas, bet mēs dalīsimies ar informāciju tik līdz tā būs pieejama. Un otra iespēja, kas varbūt vairāk attieksies tieši uz jums kā kultūras profesionāļiem, kā iespējams arī māksliniekiem vai rakstniekiem, bet galvenokārt, protams, kā individuāliem kultūras nozares pārstāvjiem, literatūras nozares pārstāvjiem vai grāmatu nozares pārstāvjiem. Individuālā mobilitātes schēma Culture Moves Europe ļauj māksliniekiem, kultūras profesionāļiem un kultūras organizācijām īstenot mobilitātes projektus, vai nu individuālus mobilitātes projektus, vai nu arī rezidenču konkursu. Un pašlaik šo radošās Eiropas mobilitātes schēmu īsteno Gētas institūts Briselē, un konkursi ir atvērti. Individuāla mobilitātes schēma un rezidenču granti atbalsta darbības šādos sektoros - arhitektūra, kultūras mantojums, dizains un modes dizains, literatūra, mūzika, skatuves māksla un vizuālā māksla. Un tas, kā Culture Moves Europe atbalsta literatūras nozari, ir arī ļoti līdzīgs nosacījumiem, kas ir paredzēti Eiropas literāro darbu aprites konkursā.
Tātad šī ir iespēja rakstniekiem, tulkotājiem, ilustratoriem, arī grāmatu un literatūras nozares profesionāļiem ar jebkuru pieredzi, gan pieredzējuši profesionāļi, gan jaunāki profesionāļi var pieteikties mobilitātes schēmai un saņemt finansējumu mobilitātes projektam. Kas jau minēju, pieteikties var mākslinieks vai kultūras darbinieks, gan iesaicējs, gan profesionālis, kas rezidē vienā no 40 Eiropas valstīm un ir vecāks par 18 gadiem, un jums ir iespēja doties vienā galamērķī, vienā citā valstī, lai īstenotu jūsu nepārtrauktu mobilitātes projektu kopā ar kādu citu partneri, kas var būt gan organizācija, gan vienkārši kāda cita persona, mākslinieks vai kultūras profesionālis. Jā, un jūs varat saņemt naudu, lai īstenotu šādu nelielu mobilitātes projektu citā valstī. Mobilitātes mērķis var būt pētīt, radīt, mācīties vai tīkloties. Tātad šeit mēs skatāmies uz projektu, kas nevis tikai rāda kādu kultūras vai mākslas produktu vai pakalpojumu, bet arī projektus, kas atbalsta jūsu kā profesionāļu neformālas apmācības no citām organizācijām, no citas valsts pieredzes. Jūs varat izmantot šo mobilitāti, lai veiktu kādu neakademisko pētījumu. Jūs arī varat izmantot šo mobilitāti, lai tīklotos, lai sasniegtu jaunas auditorijas vai iespējams veidotu pamatus jaunām sadarbībām. Un Culture Moves Europe nevar izmantot tikai, lai prezentētu kādu savu darbu profesionālajā vidē, bet visiem citiem mērķiem, kas ir pētīt, radīt, mācīties un tīkloties. Ja jums ir interese par šiem mērķiem un interese par mobilitātes iespējām, tad ļoti aicinu ieskatīties individuālas mobilitātes konkursā. Šeit uz slaida jūs arī atradīsiet vairāk informācijas par naudu, par finansiālo atbalstu, ko sniedz Culture Moves Europe individuālas mobilitātes grantiem, kā individuālas mobilitātes granta saņēmējs jūs varēsiet pretendēt uz dienas naudu, kas ir 85 eiro dienā fiksēta summa. Tad jūs saņemsiet arī ceļošanas izmaksu apmaksu un piemaksas, kas ir atkarīgas no jūsu projekta pieteikuma, no jūsu individuālas situācijas un no projekta idejas. Jau šobrīd individuāls mobilitātes konkurss ir atvērts, un nākamais termiņš, kad jūs varat iesniegt savu projektu pieteikumu, ir līdz 31. janvārim, bet termiņi ir vairāki. Termiņi ir janvāri, februārī, marta un aprīlī. Bet mēs, kā radošās Eiropas birojas, protams, ļoti neieteicam atlikt visu uz pēdējo brīdi, jo ņemot vērā mūsu pieredzi ar iepriekšēju Culture Moves Europe mobilitātes periodu, tieši aprīlī visticamāk būs vislielākais pieteikumu skaits, un kas nozīmē, ka procentuāli mazāk projektu varēs saņemt atbalstu. Šeit ir arī saite uz informatīvajiem, Culture Moves Europe informatīvajiem kanāliem, ko es ļoti, ļoti aicinu atvērt un apskatīties un izpētīt, ja jūs vēlaties īstenot kādu mobilitātes projektu literatūras un grāmatu nozarē vai arī citā nozarē. Un pēdējais informācijas ziņā, par ko es gribēju pastāstīt šodienas webinārā, ir tas, ka radošās Eiropas komanda arī aktīvi strādā pie ziņojumu izplatīšanas, un arī radošās Eiropas tīkli un platformas un atbalstītas organizācijas aktīvi strādā pie ziņojumu izdošanas, lai veicinātu sektoru attīstību, lai veicinātu arī organizāciju labāku izpratni par to, ko un kā mēs varam darīt labāk. Un tad šeit es ieliku vairākas saites uz dažiem jaunākajiem ziņojumiem, kas attiecas tieši uz literatūras un grāmatu nozari.